Labdien! Šodien es gribu pastāstīt jums par oktobri no astroloģijas viedokļa. Protams, būtu jāzina, kā ir izkārtotas planētas jūsu individuālajā kartē, jo šodien mēs runāsim tikai par kopējām tendencēm. Un planētas jūsu individuālā kartē var norādīt, cik liela vai maza mērā tas attieksies tieši uz jums. Oktobri principā varam pieskaitīt pie karmiskiem mēnešiem šajā gadā. Tāpēc, kā tieši oktobrī notiks divi aptumsumi, 14. un 28. oktobrī, Saules un Mēnesis aptumsums, bet par to man būs atsevišķs ierakstīns, ko jūs varēsiet paskatīties, un tur būs vairāk informācijas tieši par aptumsumiem. Bet šoreiz pievērsīsim savu uzmanību sākuma Saulei. Un Saulē oktobrī mums atradīsies svaros. Svari ir pati par sevi ļoti miermīlīga zīme, tendēta uz harmoniju, uz līdzsvaru. Protams, arī mums visiem būs jūtamas līdzīgas enerģijas, izņemot aptumsumu periodus. Tepat svaros arī atradīsies tāda planēta kā Merkurs. Merkurs, kas mums ir atbildīgs par domāšanu, par runāšanu, par to, kā mēs varam informāciju uztvert ātri vai lēni. Ātri vai lēni, kā jūs varat uztvert informāciju, var parādīt jūsu individuālais Merkurs. Atrodoties svaros, Merkurs arī ir miermīlīgs, viegls var teikt, jo tā komunikācija tiešām var ar visiem veidoties uz tāda viegla viļņa. Tas nenozīmē, ka viņš ir paviršs. Cilvēki, kuriem Merkurs ir svaros, diezgan labi visu informāciju pārbauda, salīdzinot visus plusus un mīnusus un tikai pēc tam kaut ko secinot. Bet mēneša vidū Merkurs pāries uz Skorpionu, un tur tendence, protams, mainīsies. Jo Skorpionā Merkurs paliek nedaudz ass, arī kam var pateikt as uz mēlis, ja, tad cilvēkiem būs tendence pārbaudīt partneru pacietību. Pasakot kaut ko varbūt nevienmēr patīkamu un skatīties, kāda būs reakcija. Es domāju, varam piedomāt klāt, protams, cik daudz mums tas ir nepieciešams vai nē. Merkurs Skorpionā dod tādu asu prātu, un noteikti šajā periodā jūs varat izdomāt ļoti labas lietas. Tāpēc arī nepalaidiet garām šīs iespējas. Ja jums ir kaut kādi plāni un vajadzētu ļoti detalizēti un rūpīgi visu aprēķināt, izdomāt, tad tas būs jums labvēlīgs periods. Vēl gribu pieskarties tādai planētai kā Mars. Un mēneša sākumā šī planēta atradīsies svaros. Tātad Mars saistīts ar mūsu aktivitāti, ar mūsu rīcībām. Un svaros viņš būs aktīvs, tāpēc kā ugunīga planēta ir nonākusi gaisa stihija svaros. Galvenais, lai tas Mars ir mērķtiecīgs un lai viņš vispār virzās. Jo otrā galējība, kāda var būt Marsam svaros, tad, kad viņš var uzkavēties. Ja? Tā kā parādās kaut kādas šaubas, viņš zaudē savu līdzsvaru un paliek uz vietas. Tā ir tā otra galība, bet par pirmo runājot, viņš var jūs kaut kur aiznest ļoti, ļoti tālu. Tā kā padomājiet, cik tālu jums būtu vēlams aiziet ar savām aktivitātēm. Bet pēc tam šajā mēnesī Mars pamainīs savu vietu un aizies uz Skorpionu. Skorpionā Marsam ir savādāka izpausme. Šeit viņš ir otrais pārvaldnieks. Tātad šeit planētā izpaužas ļoti spēcīgi. Tā arī mums visiem dos lielāku spēku, lielāku drosmi, lielāku enerģiju. Varbūt arī būs tendence iesaistīties kaut kāda cīņa un aktīvi savu viedokli paust. Bet to, ko es gribētu pateikt vairāk, ir tas, ka tiešām visas lietas, ja jums ir saplānotas ar tādu Marsu, ir iespējams paveikt, jo te viņš ir tiešām ļoti, ļoti izturīgs. Protams, vajadzētu pievērsties arī tādai tēmai kā attiecības, mīlestībā.
Un par to mums ir atbildīga tāda planēta kā Venēra. Un šajā mēnesī Venēra arī pamainīs savu stāvokli un no lauvas pāries uz jaunavu. Protams, šeit pamainīsies mūsu izpausme ļoti, ļoti krasi, jo, kā mēs atceramies, Venēra lauva ir ļoti, ļoti spilgta. Bet jaunavā viņai nav labvēlīgs stāvoklis, un šeit viņa paliks tāda klusāka un, var teikt, vairāk praktiskā. Tātad šādu Venēru var interesēt praktiskas lietas, kā iekārtot māju, ko var nopirkt, bet arī ne jau tikai skaistumam, bet lai būtu kaut kāds praktisks pielietojums. Šeit Venēra ir ļoti atbildīga par savu ģimeni un par saviem tuviem cilvēkiem. Un, protams, viņa mēģina par viņiem visiem parūpēties. Tas, protams, ir ļoti patīkami. Un runājot vēl par jaunavam nedaudz, gribu pateikt to, ka šajā mēnesī melnais mēnesis pāries uz šo zīmi. Ko tas dos visiem pārējiem? Tas dos to, ka vajadzētu vairāk uzmanības pievērst savam fiziskam ķermenim. Melnais mēnesis jaunavā dos dažādas situācijas, kad pārbaudīs mūsu veselības stāvoklī. Tāpēc, ja jums kaut kas kaut kur pēkšņi iesāpēsies, nevajadzētu to atstāt bez uzmanības. Būtu vēlams labāk uztaisīt diagnostiku un pārbaudīt. Melnais mēnesis jaunava vēl var pieskarties mūsu naudas lietām. Tāpēc lūdzu, esiet uzmanīgi tieši oktobrī, kā jūs savu naudiņu ieguldīsiet un kā jūs viņu terēsiet. Melnais mēnesis jaunava uzkavēsies 9 mēnešus, tātad šīs periods ir diezgan ilgstošs, būsim visi pacietīgi. Un tagad es gribu pieskarties katrai zīmei atsevišķi. Vēlos tikai atgādināt, ka tās arī ir kopējas tendences katrai zīmei. Auniem šīs mēnesis izskatīsies ļoti svarīgs un nozīmīgs. Protams, viņus tas ir tāpēc, ka skars arī aptumsums, viens no aptumsumiem. Un auni būs kaut kādas lielas izvēles priekšā. Esiet ļoti uzmanīgi un rūpīgi visu pārdomājiet pirms lēmuma pieņemšanas. Tuvākus rezultātus pēc sava lēmuma jūs varēsiet ieraudzīt tikai pēc 9 gadiem. Vērši. Vēršiem mēneša sākums neizskatās īpaši labvēlīgi. Kā es jau iepriekšējos ierakstīņos teicu, tur atrodas 2 planētas, Urāns un Jupiters, kas šo zīmi pārbauda uz izturību un pacietību. Tas arī turpināsies septembrī. Un tiešām vajadzētu ļoti lielu pacietību, lai izturētu tādas plūsmas, ko var radīt tāda planēta kā Urāns. Jo Urāns maina visu un ļoti krasi maina. Brīžiem Urāns var apgriezt visu kājām gaisā un noteikti maina jūsu komforta zonu. Bet neko darīt, Urāns jūsu zīme vēl paliks vismaz gadu. Pēc tam noteikti būs vieglāk. Protams, šī tendence skar arī pārējos. Daudziem šajā periodā nāksies iziet no savas komforta zonas, it īpaši, ka tas būs saistīts arī ar aptumsumiem. Bet runājot vēl par vēršiem nedaudz, lūdzu atcerieties, ka planēta Jupiters, kas arī atrodas jūsu zīmē, dos jums iespēju attīstīties un izveidot kaut ko patīkamu un jaunu, pavisam jaunu, kaut ko tādu, ar ko jums nebija vēl saskarsmes. Dviņiem oktobris izskatās ļoti emocionāls, īpaši aptumsuma periodos, 14. un 28. datumā. Un savas emocijas jūs varat izterēt ļoti daudz enerģijas. Esiet saudzīgi pret sevi un pret apkārtējiem. Vēžiem šīs mēnesis izskatās ļoti darbīgs. Vajadzētu daudz strādāt, un principā šī tendence saglabāsies visu mēnesi. Aptumsuma periodos jums vajadzētu būt īpaši pacietīgiem
un tiešām saglabāt iekšēju līdzsvaru un neatkāpties no iesāktiem darbiem. Tad noteikti viss sanāks. Lauvām oktobrī var pieskaitīt pie labvēlīgiem mēnešiem, jo beidzot melnais mēnesis ir izgājis, un tad jūs varat arī paelpot brīvāk, vieglāk. Vienīgais uz mēneša beigām jums pieskarsies otrais aptumsums, tad varētu būt lielākā emocionāla izpausme. Bet kopumā tiešām mēnesis izskatās ļoti labvēlīgs. Jaunavam tieši otrādāk tur ienāk melnais mēnesis, un jaunavas varēja saskarties pie tām ļoti spilgti, īpaši mēneša sākumā, ar dažādām provokatīvām situācijām. Pie tām neuzreiz jūs varēsiet saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Sākumā var likties, ka viss ir labi, bet gala rezultāts būs, diemžēl, ļoti atšķirīgs no tā, ko jūs bijat domājusi. Tāpat arī jaunavam atradīsies tāda planēta kā Venēra, un līdz ar to jums nedaudz būs vieglāk, kamēr Venēra jūsu zīmē uzturēsies. Viņam mēģinās visas situācijas padarīt mierīgāk, līdzsvarotāk. Svariem oktobris izskatās ļoti aktīvs un kustīgs. Svarus noteikti skars arī aptumsums, tāpēc esiet ļoti saudzīgi pret sevi, un šajā periodā varbūt neuzņematies liekus pienākumus, bet tā, ka jums atradīsies gan Mārs, gan Saule, gan Merkurs, tomēr jums gribēsies aktīvi padarboties. Ja? Protams, varat darboties, bet ļoti pārdomājot savas rīcības. Skorpionam oktobris izskatās labvēlīgi, pat neskatoties uz to, ka viņam skars arī aptumsums, bet ienākot Marsam mēneša vidū, jums tiešām gribēsies vēl lielāku aktivitāti. Mēs atceramies, ka jums diezgan daudz enerģijas un izturības, tāpēc viss jums var arī izdoties. Tātad, ja būs plānos kaut kādas lielas darbības, noteikti nevajadzētu atkāpties. Strēlniekiem oktobrī sāsināsies partnerattiecību tēma. Tiešām var parādīties konflikti, lielāki vai mazāki. Lai harmonizētu savas partnerattiecības, būtu vēlams atrast kaut kādu kopīgu lietu. Tas nebūtu ceļojums, bet tieši kaut kas tāds, ko jūs varētu darīt ar rokām. Mežāžiem šis mēnesis izskatās diezgan sarežģīts. Jūs varēsiet sastapties ar krāpšanu diezgan tieša veida. Tas nav tā, ka būs kaut kādas iluzoras situācijas, bet ļoti konkrēti ar kaut kādiem materiāliem zaudējumiem var būt saikne. Tāpēc esiet uzmanīgi ar savam finansēm, ar to, kā jūs savu naudiņu ieguldīsiet vai tērēsiet. Ūdensvīriem oktobris izskatās diezgan mainīgs. Mēneša sākums vieglāks, mēneša vidus varbūt nedaudz traumatisks, bet jums arī vajadzēs kaut ko ļoti svarīgu izvēlēties. Un tad jums būs divi varianti. Vai rīkoties pēc savas sirdsapziņas, vai vairāk pēc esošiem apstākļiem. Bet tas, protams, paliek jūsu ziņā. Zivim oktobris izskatās īpaši emocionāls. Jūsu zīme atrodas tāda planēta kā Neptūns, kas ļoti aktīvi reaģē uz kolektīvo lauku. Un tā kā mums oktobrī būs gaidami divi aptumsumi, kas iekļaus daudzas tādas enerģetiskas plūsmas, kas ir saistītas ar kolektīviem, tiešām būs ļoti svarīgi, lai jūs varētu saglabāt iekšēju līdzsvaru. Cerams, ka šajā nolūkā jums palīdzēs tāda planēta kā Saturns, kura arī atrodas jūsu zīmē. Un ja jums ir vēlme, protams, ar šo planētu jūs varat arī meditatīvi padarboties, lai šo mēnesi pārdzīvotu pēc iespējas harmoniskāk. Tas arī viss par oktobri. Paldies jums par jūsu uzmanību!